Labdien, cienījamie kolēģi! Lai arī šajā brīdī esmu kopā ar Latvijas valsts prezidentu Valdu Zatleru Taškentā, tomēr savā sirdī un ar savu būtību esmu pie jums Latviešu biedrības namā, lai svinētu kopā mūsu profesionālos svētkus, starptautisko skolotāju dienu un godinātu labākos no labākajiem. Ar daudziem šodienas gaviļniekiem, Izglītības zinātnes ministrijas balvas laureātiem, esmu tikusies pie jums, jūsu skolās un mācību iestādēs. Un man personiskā pieredze apstiprina, jūs patiešām šo balvu esat pelnījuši ar savu darbu un izglītībai veltīto sirdsdeksmi. No kalna galotnes var redzēt apkārtni daudzu kilometru tālumā, un tomēr nevar saskatīt nevienu ieleju. Tāds ir kalpošanas apvārsnes, un tiem, kas kalpo, pašiem jāklāj ceļi pāri kalniem. Vai šāda ainava paveras arī no atbildīgās, garīgi un fiziski nepavisam nevieglās skolotāju profesijas skatu punkta Latvijā? Esmu pārliecināta, ka pedagoga darbs ir kalpošanas darbs, jo šis talants ir dots tāpēc, lai to izlietotu citu labā. Skolotāju dienās saku jums lielu paldies par to visiem pedagogiem Latvijā, Rīgā, Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē. Nevelti no seniem laikiem tiek uzskatīts, ka skolotājs, kam bērni ir pateicīgi parādā par labu mācīšanu un audzināšanu, ir pat godājumāks par viņu dzīvības devējiem vecākiem. Mūsdienīgs akcents ir tāds, ka daudz veiksmīgāks rezultāts ir iespējams skolai sadarbojoties ar vecākiem un vecākiem sadarbojoties ar skolu. Tāpēc nemitīgi aicinu vecākus pievērst lielu uzmanību savu bērnu skolas gaitām, savukārt skolotājus uzskatīt vecākus par saviem sadarbības partneriem. Par sadarbības partneriem aicinu būt visus izglītības procesa dalībniekus. Nešaubos, ka skolotājiem ir vara, par kādu premjerministri var tikai sapņot. Skolotājiem ir izvēles vara. Strādāt radoši vai rutinēti, pieņemt pedagoģiski sarežģītus izaicinājumus un būt interesētiem savu audzēkņu attīstībā vai padoties skolēnu nepietiekamai mācīšanās motivācijai, līdz galam nenoskaidrotai patiesai nevarēšanai mācīties un atbalsta trūkumam šādos gadījumos, maksimāli izmantot esošās iespējas un resursus vai žēloties par to nepietiekamību. Domāju, ka esat ar mani vienisprātis, ka pasīva neapmierinātība ar savu statusu ir nelietderīga garīgo un fizisko spēku tērēšana, kas nevairo arī skolotāju profesijas prestīžu sabiedrībā. Skolotāju diena tradicionāli sakrīt ar laiku, kad valstī tiek pieņemts nākamā gada budžets, kad dažādās variācijās tiek apspriestas naudas lietas, tajā skaitā izglītības sistēmas, atdeves sabiedrībai un pedagogu atalgojums. Gan kā izglītības zinātnes ministre, gan kā profesore, piekrītu kādam Harvardas universitātes profesoru teiktajam, ka, ja jums šķiet, ka izglītība ir pārāk dārga, pamēģiniet nezināšanu. Paužu nostāju, ka pedagogu darbu samaksai ir jāaug, ka skolu infrastruktūras un mācību bāzes modernizēšanā, programmu attīstīšanā ir jāturpina ieguldīt lieli finanšu līdzekļi. Taču līdztekus šim finansiālajam ieguldījumam ir jāaug arī darba rezultatīvitātei, kas paaugstinās skolēnu sekmību, vairojot mācīšanās motivāciju un pilnveidojot skolēnu izziņas prasmes. Jau daudz esam runājuši par to, ka izglītībā ir neizmantoti resursi un rezerves. Tāpēc vēlu skološanas apvāršņu paplašināšanu tieši rezultatīvitātes virzienā. Strādāsim gudrāk un radošāk, nevis grūtāk un vairāk. Aicinu mērķtiecīgi izmantot tālāk izglītības iespējas, mērķstipendijas prioritārajos zinību virzienos, pašvērtējumu procesu skolu akreditācijas gaitā, katram savu nezināmo iespēju saredzēšanu, jaunu skolotāju koleģiālu ievedīšanu savā profesionālajā vidē, kā arī daudz citas lietas, lai paaugstinātos izglītības rezultāts un efektivitāte. Lai direktori nebaidās, ka skolotāji mācās, izaugs un aizies. Ir jābaidās, ja viņi neaugs, neattīstīsies un paliks. Novēlu ikvienam Latvijas skolotājam sasniegt atbilstošu personīgās un profesionālās izaugsmes virsotni, kas sekmēs izglītības sistēmas un katra audzēkņa izaugsmi.
Šajā svētku dienā vēlos atgādināt, ka skolotāja profesija ir spilgts paraugs tam, ka darbā var apvienoties profesionālais un cilvēciskais gandarījums. Lai tas, ka varat būt saviem audzēkņiem līdzās un palīdzēt viņiem apgūt dzīves prasmes, dod jums, godātie un mīļotie kolēģi, profesionālo un cilvēcisko gandarījumu. Un, kā teica 1. septembrī, vēlu jums ārēju nosvērtību un iekšēju mirdzumu. Atcerēsimies viedo gudrību. Viena darbs ir piliens jūrā, bet kopīgs darbs kalnus pārceļ un paplašina kalpošanas apvārsni ar pašu klātiem attīstības ceļiem pāri izglītības un dzīves kalniem. No sirds sveicu visus skolotāju dienā!